nedēļā Marka oficiālajā pārspēlē. Elis pārspēlē bumbu, iespēlē uzreiz uz priekšu sitiens! Nedaudz pakritisēja viņus tagad liels ķapēs, bet te kļūda Dašķeviču un atkal ķapēs. Šobrīd arī visu nevar teikt, jo varam šobrīd sveikt, bet tālāk nav šaplaira. Arī. Jā. Pakreis ir devies. Kuārio vēlreiz, Kuārio piespēlē Ikaunieks vienai piespēlē atvaira Mālēšu. Vietu mainīt. Emocijas laukumā. Mārēns. Žiki. Jūreiz. Lausīs. Nogolda Lausis. Noģē. Valam turpināt. Jo. Nav piespēle. Un tagad varbūt Meļķis sitīs ar labu kāju. Otro reizi. 2-3 reizes apmānīja viņš Rudolfu Meļķi un ne. Spēlētāji, kuri pastiprināja vidē vietu, tikai iekājāk. Vēl jau nekāda sapratne nav, atļauj Mališa. Viņins no sitiens. Cīņā par titulu, pagaidām vismaz nav izdevies. Izgājums 1-1 un šoreiz Mališa glābi. Atkal veidojas situācija. Mališa bumba atpakaļ un tagad jau ar otro vilni. Mališa spēlē izgājienā un atkārtot gan bumba nenonāk, bet viņš tur labi pacīnās. Uzbrukums var turpināties. Neaka sitiens glāb Mališa. Leviņiekiem nepieciešams. Bet atkal pretsvarkums Jūlāns. Korejā netrāpāja visu. Neaptur Klementu un tagad jau tāds, tā teiks, caurums izveidojas aizsardzībā. Labi nospēlē Klemente. Dodas uz vārtiem. Sitiens! Un šeit tiešām otrs uzbrukums jau šajā caurdaļā. Atvainojas puslaikā un vēl kā mans Jasons Vampoa. Vēl viens francūzīs un šeit cīņā. Neizlās, bet komanda guva vārtus ļoti tūkums, lai izlīdzina. Un Fjodorovs tiek atbruņots. Savu centru tagad spēlē. Sitiens un Mališs vairāk uz vārtu vidu. Jā, un paspētors mums šeit paziņo, nevis hokeja rezultātu. Un šeit varbūt gols, ne, pārāk vājš sitiens. Diezgan droši centās spēlēt. Nemēģināja, šeit varbūt bīstami. Piebremzējuši tomēr ne. Labi skaisti piespēle ar papēdīt, centrējums un rezultāts. Un atgriešanos trešajā vietā. Medaļu pozīcijās šeit glāb. Starp kājām izspēlē Meļķim Kirils Iļins, vēlreiz Kirils Iļins. Viņa kreisā kāja Iļins, kājas sitiens gar pašu vārtu. Ņem institīvu uz sevi un uzsita. Tiešām viņam ir teicams. Sitiens ar kreiso kāju, tāds cenšas apspēlēt 1-1, bet Rudolfs Meļķis aizsardzībā arī, bet to ātri vien kļūdās grobiņa tālsitiens. Teikšu mazie faktiņi, bet tagad paskatīsimies Bečers soda laukumā. Parādās brīvās zonas Jelgavai. Un Bečers teicami atrod sitienu iespēju ar kreiso. Edemānās. Iespēlē, ir iespēja gūt vārtus Jelgavai. Sitiens, bumba tiek izvilkta no vārta stūrā. Apmeklējuma skaits vairāk nekā 5000 atnāca trešā apmeklētākā spēle virslīgas vēsturē. Tikmēr Jelgava var arī panākt 3-1, kādā veidā. Atkal iespēle uz savu labo malu. Savaļnieks, sasapie spēle vārdiniešu. Izdabū bumbu, bet pēc tam neredz turpinājumu, pēc tam neredz brīvās zonas. Atkal Savičs, sitiens un Mališam daudz. Reiz uz priekšu, Nagasava, Ismails Diamandē. Sitiens ar kreiso kāju. Kuārio vēlreiz. Nosedz bumbu. Šeit bakstīšanās sodlāpumā Nagasava. Tas viņa bumba un Kuārio pāri vārtī. Meļķis, kā uzbrukošais pusaks turpinās. Zināt, Kolts un Savaļnieks. Savaļnieks apēsēs uzcīt kārtējo reizi un atvēs viesu uzbrukumiem. Svaigs, emocijas, enerģija un Marhīvo sitiens. Šobrīd par aizsardzību, jā, šodien 3 ielīstie vārti ir lielākais skaits, bet Souza sitiens vēlreiz saves. Bensons
Kembels labajā flangā ir ieslēdzies. Kembels pats uzcīt, atvara būtu malas. Spēlējās jāsaka, smārts, tas virsnīgs smārts. Spēle blāks, Sītietis. Saspēlēm, un kas tagad būs? Un Sītietis. Viens nesako piespēlēs, un Pumba sēd laukumā. Atkārtot Sītietis. Un šeit vēl viens teicam epizod, lai gūt vārds. Man korektā galvu pašā vakar un netieka malas. Daškevičs netiec vārdu tuvajā stūrī, kopums ar mani. Parašvai, Raugotu vietu. Jā, galīgāk laiku, lai Vēl vārds tūmās, pēc arī sekot uz vārdu paņem.